Tāda nu ir dziedošās revolūcijas briesmīgo kaujinieku grupa, jeb oficiāli Latvijas Universitātes koris Juventus un tā virsvadonis Juris Kļaviņš. Lielākais piedzīvums, protams, bija Helsingborgas dziesmu svētki, kurā mēs visi šeit un arī pārējie kora dalībnieki, kurā mēs visi piedalījāmies. Un es domāju, viennozīmīgi guvām ļoti lielu baudījumu un lielu pārdzīvojumu. Nu, tas jau, protams, man bija vislielākais pārdzīvojums. Baiss sējējs mūs izsējis pasaulē, bet dziesma ir mūsu kopīgā zeme, nedalāma, nesašķelta. 6. Eiropas latviešu dziesmu svētki Zviedrijas ostā Helsingborgā 1989. gada vasarā. Pilsēta Liepājas lielumā, gan bez degošiem dzintara gabaliņiem. Ko nevar dziesmā izdziedāt, to stāsta politologs un jurists Egils Levits. Jā, aptuveni ziņas, protams, jautājums, kas ir latvietis vai tie, kuri dzimuši šeit trimdā un bieži neprot latviešu valodu, uzskatām par latviešiem vai ne. Tā galīgi aptuveni varētu teikt, ka rietumos dzīvo starp 150 un 200 tūkstoši latviešu. Amerikas Savienotajās valstīs dzīvo lielākā daļa, apmēram 100 tūkstoši, tad Austrālijā apmēram 30 tūkstoši, Kanādā 20 tūkstoši, Lielbritānijā 10 tūkstoši, Vācijas Federatīvā republikā 10 tūkstoši un tad Zviedrijā 3 līdz 4 tūkstoši. Un pārējie izkaisīti pa pārējām zemēm. Francijā ir daži simt latvieši, nav daudz, jā. Jā, notikumi Baltijā ir pievērsuši pasaules sabiedrības kādas domas uzmanību, kā vēl nekad līdz šim agrāk. Iedzīvotāji rietumvalstīs lielākoties izprota Baltijas tautu neatkarības centienus un atbalsta to. No otras puses, šeit ir arī zināmas bažas, kā Baltijas valstu neatkarības centieni varētu negatīvi ietekmēt Gorbačova varas pozīciju Maskavā un varētu nākt pie varas konservatīvi staļinistiskie spēki. Un nestāv priekšnieki tribīnēs. Vienotā gājienā Zviedrijas tieslietu ministre latviete Laila Freivalde un dziesmu svētku rīcības komitejas priekšsēdis Gunārs Pāvuls. Un kultūra mums ir kopēja. Trīs tās kopēji komponists un ēdļelnieks Andris Vitoliņš ar kundzi Baibu un meitu Ilgu. Man vēl nebija 13 gadu, man bija 12,5 un man briesmīgi negribējās bēgt uz šejieni. Un tad, kad man vecāki vēl lika bēgt uz šejieni, tad es mēģināju izmukt, bet toreiz man noķēru atved līdz tik un tā. Un mēs jau nokļuvām uz šejieni pateicoties orkānam. Mēs braucām ar tādu mazu siļķu kuģīti Dzintarkrasts, un tas bija 3. bēgšanas mēģinājums. Daudzi aizgāja bojā. Mēs bijām vien no tiem, kad izdevās pārkļūt pāri vācu lielgabalaivas, kas bija katrā pusē tās nogrīma, un lielie kuģi aizbrauc tālāk, mēs patikām pilnīgi tumsā. Otrā rītā izdevās izkļūt ārā, tad es redzēju, ka viņas bija tā kā 10 stāvu nami, un tad it kā lielais kuģītis izskatījās kā skaidiņi. Tādu braucienu es vairs negribu piedzīvot. Ap 4-5 tūkstotis, bet diezgan neaktīvi lielākā daļa. Vai var teikt, ka ir tā diezgan jūtama asimilācija, ka latvieši... Ļoti noteikti. Mēs te būsim vēl maz saujiņi diezgan daudz gadus, bet ļoti maz saujiņi. Kā jūs no šejienes skatāties uz tām izmaiņām, kādas patreizējā situācijā ir Latvijā? Personīgi jūtos ļoti atvieglināti, kad jūs Latvijā atmodāties, jo uzturēts latviešu kultūru trimdā gandrīz ar privātiem līdzekļiem, kā mums tas ir bijis. Tas tā pārāk ilgi nevar turpināties, tas tā cīnīšanās ar veidzirnavām.
No, svenska, engelska, English. Or, English a little. Little, yes. Are you Latvian? No, my husband is a Latvian. Yes. I'm Swedish. Mēs esam no Latvijas, un tu nepazīsti golfa spēli. Mums ļoti interesanti, kā tas notiek. Tas ir jauns. Bet es tik labi latviski nerunāju. Tā kā man ir grūti. Un sakiet, vai pasaulē daudz latviešu spēlē golfu? Tie nav angļu džentlmeņi, bet gan tie paši senie Latviju bāleliņi. Pirmās vispasaules latviešu golfa spēles. Pārāk daudz, pārdesmit, varbūt tikai 30. Vai ir kaut kāda starptautiska panākuma latviešiem golfa spēlē? Jā, dažiem ir. Mums ir Amerikā ir viena jauna sieviete, kas ir pasaules klases spēlētāji profesionāli tur. Un arī Zviedrijā mums ir starptautiskas klases profesionāls golfa spēlētājs, kas uz to var dzīvot un pelnīt naudu. No šeit, kas un tas profesionālais šodien piedalījās šī sacīkstēs, un viņš arī uzvarēja. Šī golfa strauma gan vēl neapskalo Latviju. Uzvarētāju godā Jans Stilmanis. Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Vilnis Baltiņš. Bet mums jau šogad ir tāds latviešu tuvināšanās gads. Un ne jau visi dzied un dejo un vēl kaut ko mākslās pieprot. Liela daļa, it sevišķi jaunieši, kas vēl arī latviešu valodu ne tik labi saprot, ir tuvināmi caur sportu. Un vispirms, pirms dziesmu svētkiem būs atsevišķi Latvijas olimpiskā nedēļa. Tad ceram, ka arī tie cilvēki, kas caur kultūru nevienojās, caur sportu atkal nokļūs mājās un ienāks mūsu tautā. Tātad jūs visi esat tikuši uzauguši Zviedrijā. Jā. Vai jūs jūtaties kā zviedri vai kā latvieši, jums ir kaut kāds problēmas tā? Tautība, protams, ir jau mums ir latvieši. Vienkārši pēc pilsonības mēs esam veļuši kā Zviedrijā. Bet jūs jūtiet kaut kādu tādu tiekšanos uz Latviju un interesi par Latviju? Jā, tas taču pierāda to, ka mēs runājam Latvijas piemēram. Cilvēki, kuriem bija latviešu vecāki, kad viņi jau ir kļuvuši zviedri un... Tāda jau ir baigi daudz. Bet tas ir normāli. Tagad līdz ar varbūt jauniem laikiem tas arī grozās drusku tagad. Tagad sāk arī tādi latviešu jaunieši, kas varbūt pazuda. Pirmīt no sabiedrības, viņi varbūt atgriezās tagad. Es domāju, būtu sevišķi tagad, ka jūt, ka ir kāds atbalsts arī no Latvijas nāk. Tur notiek lietas, tad jūt, ka ir kaut kāda kopība tādā veidā. Tā kultūra bija tā, ka īstenībā vieno, jo valoda ir kultūra un tas ir, ja mums valoda nevieno, tad jau mums nekas nevieno. Tā joprojām ir Helsingborga, bet drīz vien dziesmu svētku kuģos uz Rīgu, no malu malām, pa Viļņu viļņiem.